Labdien, SketchUp lietotājiem! Šodien es jums gribēju izstāstīt vienu diezgan svarīgu lietu par līniju zīmēšanu. Skatieties, kas man notiek zīmējot ar SketchUp līnijas. Viņas zīmējās ļoti skaisti, bet līnijām ir viena vaina. Ja es gribētu iegūt krāsainas līnijas, kaut kā nesanāk. Es tagad varētu, redzams, ka viss ir melns. Arī PLS labā poga nekādu krāsošanas opciju nepiedāvā. Varētu mēģināt viņu nokrāsot ar krāsas painīti, piemēram, izvēlēties materiālu paletē krāsas. Jā, bet krāsas painītis arī īsti ar līnijām nedraudzējās. Tātad, ko mēs varētu izdomāt? Piemēram, mums ir 1, 2, 3, 4 līnijas, skatieties, lai varētu iegūt katru līniju savādākā krāsā. Vispirms izveidosim 1, 2, 3, 4 atsevišķus slāņus. Paletē slāņi. Ja šitā palete jums nav, tad jums ir jāskatās logu kartē, pirmajā izvēlnē un jāķeksē. Lūk, šeit viņas visas tās paletes ir atzīmējamas. Bet cerams, ka ir tātad 4 slāņi. Piemēram, šo mēs varētu uztaisīt sarkanu. Šo slāni zaļu, šito labi zilus, un šitais varētu būt dzeltenis. Tā, tātad mums vēl vajadzēs info paneli. Iezīmējot pirmo līniju, mēs redzam, ka viņa atrodas 0 slānī, bet viņu aizsūtīsim uz dzelteno slāni, tātad uz šo. Un šeit ir opcija, kur var uzmaisīt dzelteno krāsu. Tik dzeltenu, piemēram, tādu dzeltenu. Nospiežam OK. Un pie šīs zīmes atzīmēsim, vai krāsa tiek krāsot pēc slāņa. Atzīmējās. Un redzams, ka ne. Līnija tomēr nav nokrāsojusies. Tas ir tāpēc, ka mums vēl jāskatās stilu paletē. Iespējams, ka stils mums to neatbalsta. Tātad stilu paletē atveram šo te stilu, ar ko mēs strādājam uz baltā fona. Šeit ir 3 šādas te pogas, kur mums vajadzētu bišķi editēt to stilu. Tātad šeit ir vairākas opcijas. Mums interesē pirmā par šķautnēm. Tātad šeit varētu uzlikt biezumu, bet ja es mainītu šo līnijas biezumu, tad attiecīgi tas mainītos visām līnijām, atstāsim kā ir 2. Tad lūk, šeit apakšā ir loks, kur var regulēt krāsu. Tātad izvēlēsimies no sarakstā, lai mums krāsas krāsotos pēc materiāla. Un apdeitosim un redzam, ka mums viena līnija nokrāsojas dzelteni. Tā ir stila palete. Taisīsim ciet. Jā, dzeltenā līnija ir dzeltena. Viņa atrodas dzeltenā slānī un mums piedāvā viņu krāsot pēc slāņa. Šo līniju viņa mums ir 0 slānī, aizsūtīsim, piemēram, uz sarkano. Tātad uz šo slāni. Un uzmaisīsim krāsu rīdīgi sarkanu. Ir attiecīgi šo līniju no 0 slāņa aizsūtīsim uz zaļo slāni. Tātad uz šo. Un šeit uzmaisīsim zaļo krāsu. Ok.
Jā, līnija nokrāsojās zaļa. Un visbeidzot pēdējā līnija no nulles slāņa mums laikam palika zilā vēl. Jā, tātad zils aizsūtam uz zilo slāni un uzmaisīsim zilu krāsu. Lūk. 1, 2, 3, 4 krāsainas līnijas. Tātad, lai varētu SketchUpā organizēt līnijas dažādās krāsās, skatieties, jums ir jāizveido attiecīgi katrai līniju krāsai savs slānis, jāuzmaisa krāsa šeit un jāieķeksē, lai krāsotos līniju pēc slāņa. Savukārt stilu paletē pie edit jums ir šķautņu ogā jāizvēlās, lai krāsu noteiktu pēc materiāla. Nevis šitais, kas ir pēc noklusējuma, ka visas līnijas man paliek melnas. Tad, okay, materiāls, jā, un mēs atgriežamies tur. Nu, krāsainas līnijas, ļoti vienkārši. Paldies par uzmanību un krāsojiet veiksmīgi!